Pirms 97 gadiem 18. novembrī tika proklamēta neatkarīga Latvijas valsts. Bija pagājis tikai nedēļa, kopš beidzies Pirmais pasaules karš. Visā valsts teritorijā vēl atradās vācu okupācijas karaspēks. Rīgā Nacionālā teātra telpās pulcējās Tautas padomes sēde, lai pasludinātu Latviju par neatkarīgu. Par Tautas padomes priekšsēdētāju ievēlēja Jelgavas advokātu un kādreizējo Krievijas valsts domnieku Jāni Čaksti. Jelgavā valsts dzimšanas dienas pirmā prezidenta pieminekļa pakājē gūla ziedi. Šogad Jelgava svin savu 750. gadu dienu. Par godu valsts svētkiem un lielajai Jelgavas jubilejai Svētās Trīsvienības tornis izgaismojās krāšņā gaismas projekcijā. Hercoga Jēkaba laukumā varēja apskatīt skolu jauniešu veidotās sveču kompozīcijas Latvija uguns zīmēs. Neskatoties uz lietaino laiku, daudz jelgavnieki kopā ar ģimenēm pulcējās svētku laukumā. Pat cik tie Latvijas svētki ir, tad jau tā kā gribās iziet ārā un ar visiem kopā arī pasvinēt viņus. Nevis kaut kur vienam pašam sēdēt mājās. Mēs esam Latvijā. Kā mēs varam nenākt, ja mēs esam Latvijā? Kāda ir jūsu novēlējuma šodien Latvijai dzimšanas dienā? Mūžīgi būt tik skaistai, sakoptai, mīļiem cilvēkiem. Lai arī cilvēkiem tādas emocijas kā šodien. Šogad ir tāda diezgan liela dzimšanas dienas sajūta Latvijas, jo Jelgava ir daudz vairāk izpušķota un visādas projekts parādījās. Mūsu Jelgava ir tornis izpušķots. Tāda ir tāda svētku sajūta uz ielām. Jelgavas lielo jubileju, kā arī valsts svētkus godināja vēl neredzēts salūts – 8367 šāvieni, vismaz 16 minūšu garumā. Salūtu Latvijas Republikas proklamēšanas gada dienā pilsētas iedzīvotājiem un viesiem jau 17. gadu pēc kārtas dāvina Jelgavas uzņēmēji sadarbībā ar Jelgavas pilsētas domu un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi Kultūra. Pēc svētu salūta tika iedegts apgaismojums Jelgavas dzelzceļa tiltam. Gandrīz 174 metrus garo tiltu izgaismo 256 prožektori. Izgaismotais tilts turpmāk diennakts tumšajā laikā iezīmēs pilsētas ainavu. Tilta apgaismojumu projektu realizējas akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš. Zana Zemniece, Didis Pučs, TV Spektrs.